Liels paldies Annijai par darbu šovakar. Mēs strādājam ar manām bailēm no bombžiem, un mēs finālā tikām līdz manām bailēm no cilvēkiem ar fiziskiem defektiem, un aizgājām atpakaļ uz kaut kādiem 4 gadiem, kur es ieraudzīju cilvēku bez deguna vai kaut kas tam līdzīgs, un vecmāmiņa man tur nežēlīgi rāva aiz rokas, ka nevar skatīties, un tajā brīdī tika iestrādāts tāds bailes nežēlīgas manī no tā. Un baigi interesanti, vārdu sakot, pašās beigās Annija prasa, vai jūties, ka ir uz cik procentiem jūties, ka ir tas viss attīrīts un pagājis. Ja? Ķipa 80. Ok, ko vēl tev vajadzētu? Man zemapziņa izmet uzreiz ārā, ķipa, man vajadzētu ieiet Google un tagad paskatīties cilvēkus ar defektiem. Visiem gribu pateikt, ka tas man ir bijis tāds lielākais tabu, jā, nopietni. Tas man izraisa tāds nežēlīgs sajūta, ka elektrība iziet cauri un viss. Un ko tu domāji? Es tagad mierīgi skatos. Cilvēki bez deguniem, tu esi speciāli tur tā, to terminu ierakstīji, jā, tur cilvēki bez sejām un tā. Un tikko tagad es iegāju tur paskatījos Černobiļas mutācijas, priekš maniem kaut ko tādu skatīties, tur, tas principā bija nereāli. Un tagad tā paskatījos diezgan bezemocionāli. Ļoti interesanti. Un pašam neticās, ka tas ir noņemts, bet tiešām ir. Jā, liels paldies Annijai.